gada pārskatu sagatavošanu un par ko tad mēs šodien parunāsim. Mēs noteikti izrunāsim pašu jaunāko un karstāko ziņu par grozījumiem gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā. Mēs izrunāsim cauri un vēlreiz akcentēšu tās lietas, kas tad gada pārskatā ir obligāti kāda informācija jāietver, atkarībā no tā, pie kāda uzņēmuma kategorijām uzņēmums pieder. Tad arī, kas būtu tie ļoti vienkāršākie un ātrākie finanšu koeficienti, ko mēs varam pāranalizēt, lai novērtētu uzņēmumu finansiālo stāvokli un lai mēs pareizi akcentētu gan vadības ziņojumā, gan arī grāmatības politikās. Jā, tātad atcerēsimies un vēlreiz atkārtošu par šo skaidro un patieso priekšstatu, sagatavojot gada pārskatu. Ko tad darīt, ja mēs esam atklājuši kļūdu, kas varbūt attiecās uz iepriekšējiem gadiem, kā tad mums pareizi rīkoties un kā pieņemt lēmumus? Vēlreiz iziesim cauri, kas tad ir tāds kvalitatīvi gada pārskata pazīmes. Ja? Tātad atceramies, ka gada pārskatu, ja mēs gada pārskatu lasa trešā kompetentā persona, kas prot lasīt gada pārskatus, kas tad ir tās lietas, kas viņam ir svarīgi, ko viņš tur gribētu ieraudzīt. Vēl akcentēšu arī un atgādināšu par revidenta piesaistes nepieciešamības un prasības revīzijai vai ierobežotai pārbaudē, un tātad šis te pats darbs ar revidentu. Jo ik pa laikam ir situācijas, kad klientiem šķiet, ka viņam šo revidentu nevajag, ka mēs jau vēl neesam šis prasības vai, teiksim tā, robežas sliekšņus uzņēmums nav sasniedzis, un tā mirklī, kad mēs gatavojam un sniedzam valstiņām dienas tā gada pārskatu, mums izlec paziņojums, lūdzu iesniedziet revidenta ziņojumu. Un tad sākās tādas neliela panika, ārpēc mums taču vajadzēja revidentu. Ja? Un tad jau, ko mums darīt un kā mums tagad ātri to atrast. Tāpēc šo arī ieteikt un arī atgādināšu, kā uz savu uzņēmumu paskatīties, lai laicīgi saprastu, vai tad mums vajag šo revidentu piesaistīt vai nē. Un semināra otrā mēs parunāsim par tādu ļoti, ļoti svarīgu tēmu, kas saucās saistītās puses un darījumi ar saistītām pusēm, un to uzrādināju finanšu pārskatā. Saistītās puses un darījumi ar saistītām pusēm ir tāda, kā lai pasaka, viņa ir ļoti aktuāla tēma, un bieži vien arī manā pieredzē, tiekoties ar klientiem, es jūtu, ka mums nedaudz tā kā jūg šī definīcija, kas tad ir saistītā puse, kas ir radniecīgā puse, kas ir asociētā puse, ja? Kā to pareizi atspoguļot gada pārskatā, un arī akcentēšu un ieskicēšu tās galvenās lietas, par kurām mums būtu jāpaskatās, vai iespējams mums neiestājās kāds nodokļa risks, un šī gadījumā es runāju par uzņēmumu ienākumu nodokli. Ja? Mēs neiesim ļoti specifiski un detalizēti tādā nodokļu jautājumu apskatē, bet es jums palīdzēšu vai akcentēšu tās galvenās lietas, kas jums kā iespējams ne tādam lielam nodokļu speciālistam, kas ir tās lietas, ko jūs varat pamanīt. Ja? Vai arī, piemēram, akcentēt, iespējams, mums vajag kādu profesionālu palīdzību vai konsultāciju, vai gadījumā šeit nav kāds nodokļu risks. Ja? Tātad tās galvenās lietas, ko mēs varam paši izlasot normatīvos aktus un nebūdam liels nodokļu speciālists, ko mēs varam papētīt, vai iespējams mums šādi nodokļu riski neiestājās. Tātad sāksim ar pašu karstāko un galveno ziņu grozījumi gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā.